Katra robota īpašnieka pirmssezonas apkope. Stāsti, ko tu darīsi viņu? Es tev nomainīšu asmeņus. Un laikam tas arī viss. Tu klausies, ja tu mēģināji tā fišku, kad asmeņus otrādāk likt. Ka nodilst likt otrādāk? Jā. Nezinu, tas tā kā dīvaini Tas liekas. tā kā- Tas tā kā čības otrādāk uzlikt un steigāts. Jā, Uz zini, kā olu tas ir otras puses kādas nodilst. šitos ten. It kā viņi ne, bet es domāju, ka nē, tas jau tas pats, es ka tu nelikšu, tagad bet- asinās un vēl 15 eiro 4 komplekts 4 asmeņiem. Plus viņiem nāk arī jauns skrūvītis klāt, te jau galvenais ir skrūvītis. Un pasties, tu viņu tagad uzliks otrādāk, bet skrūvis, tu jau nevar atskrūvēt viņus. Bet klausies, mums taču ir arī Momotion tirdzniecībā, vai ne? Jā. Tiem taču noreklamēja, jā. Un tiem taču pārstāv noreklamēja, ka viņi var ar vienu asmenīti gandrīz 4 reizes pļaut. Nopļauj vienu, tad atgriez otrādāk, tad ir vēl viens caurums, pārliec, un atkal kā viņš ar citu platni pļauj. Vai šitam tas arī tā strādā? Un tu nopēc robotu par 2,5 stabiem, pēc tam asmenīši tur 4 reizes maini, kas maksā kādi 4 eiro komplekts vienai reizei. Ideāla ekonomija. O, prārāv, ko tu tur? Saka, līdz darbinieki. Viss normāli? Pagaidām.